Nenovērtēju par zemu to, kāds spēks ir video, kuram ir maz skatījumu, vai Facebook Live'am, kur ir maz skatītāju. Ja tavs video ar to ziņu ir precīzs, konkrēts, un tev ir pareizi, ka tu ir daži sekotāji. Man bija tā, ka es pirms pāris nedēļām nopublicējām video stāstu par to, kādu mākslīgu intelektu risinājumu mēs taisam vienam klientam, respektīvi, lai tu internetā aiziet, savāc datus un balstoties tajos datos uzģenerē jaunus aprakstus, sakārto atribūtus un blablabla. Atskot vesels tāds risinājums. Pēc tā video publicēšanas man zvanīja viens klients. Viņš tev klausies, Edgar, es tikko tavu TikTok video redzēju, mums arī tādu vajag. Un tad mēs uztaisījām tagad pirmo piedāvājumu tam prototipam, ko mēs viņam taisīsim. Tā kā notestēsim, kā tas strādā, vai viss ir fine. Un tagad jau īstenībā mums 2 klientiem. Vienam, kam mēs to lielo risinājumu taisam ar to AI, bet jau 2 vēl ir, izrietot no šī risinājuma 2 tagad ir klienti. Un tad man bija viena situācija, kur arī bija Facebook Live, kur kaut kādi 4 skatītāji vienlaicīgi bija kaut kas tāds, ļoti maz bija. Un likās, to laivu palaidu. Es stāstīju toreiz par internetu veikala integrāciju ar noliktavas sistēmu, bet pēc tam pie mums atnāca viena dāma, mārketinga, viena vadītāja vienam uzņēmumam. Viņi teica, hei, mēs gribam jums strādāt, mums tieši vajag uztaisīt jaunu internetu veikalu, mums vajag nointegrēt ar noliktavas sistēmu, un rezultātā viņi kļuva par klientu. Mēs tikko arī viņu to lapu palaidām. Tā kā nav vienmēr par to masu, kura tevi redz. Ir svarīgi, lai tevi redz pareizie klienti. Ja arī tavs internetu veikals ir novecojis un tu gribi izveidot pilnīgi jaunu risinājumu, tad nāc pie mums uz e-commerce mājaslapā e-commerce.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.